Nāc, svētais gars, piepildi tavu ticīgo sirdis un iededz tajās savu mīlestības uguni. Šodien svinām svētā gara nosūtīšanas svētkus, dienu, kurā Dieva gars nāk pār baznīcu, pār pasauli, pār katru atvērtu sirdi un atgādina, ka neesam vieni. Augšām cēlies Jēzus ir ar mums, mūsos un starp mums. Vasaras svētki nav tikai kāda sena atmiņa, tā ir šodienas patiesība. Dievs vēl joprojām runā, Dievs vēl joprojām nāk. Arī šodien viņš vēlas iedegt mūsu sirdis. Nevis ar pasaulīgu sajūsmu, bet ar mierīgu, noturīgu un klātesošu mīlestību. Svētais gars ir dāvana tiem, kas atveras, kas ilgojas, kas tic. Lai svētais gars ienāk mūsu ikdienā, sirds klusumā, dzīves troksnī un nogurumā, lūkšanā. Lai viņš pārveido mūsu skatienu, attīra mūsu domas, dziedina mūsu attiecības. Lai mēs spējām būt miera nesēji, patiesības gaisma un cerības zīme citiem. Jo tur, kur ir svētais gars, tur ir mīlestība, vienotība, spēks, miers un prieks. Lai šie vasaras svētki nav tikai svētki kalendārā, bet dzīva Dieva pieredze mūsu sirdīs. Svētīgus un žēlastības pilnus svētā gara nosūtīšanas svētkus, mīļie draugi.